šodien visiem ir bijusi pietiekama pauze, tad pastāstīšu par mākslīgā intelekta drošību, respektīvi, ar ko tad pētnieki nodarbojas šajā lauciņā tādā vairāk tehniskā, nevis policy līmenī. Šeit es atradu tādu atklātu, kas man šķiet interesants par dažādajām organizācijām, kas eksistē, kas darbojas ar šīm vai šo saistītām tēmām. Viņas ir sagrupētas dažādos puduros šādi, bet tas arī parāda, cik ir daudz dažādu pieeju tam, un tā kā arī pētniecības virzieni diezgan līdzīgi atspoguļojas, ka pieejas ir ļoti dažādas, un tad es, protams, nevarēšu par visām pastāstīt, tāpēc es izvēlējos tādus dažus virzienus, par kuriem tad es domāju, varbūt nedaudz vairāk iedziļināties. Par lielu daļu es diezgan lielā abstrakcijas līmenī pastāstīšu, kas tas vispār ir, bet dažviet arī centīšos pietuvināties tādām ļoti konkrētām problēmām, piemēriem, kas tad tiek risināti. Šeit var izdalīt divās lielās kategorijās aptuveni pētniecības virzienus. Viens ir praktiska izpēte, kur vairāk darbojas ar mašīnu mācīšanos, inženieri un tādiem ļoti konkrētiem uzdevumiem, kur ņem mūsdienu mašīnu mācīšanās modeļus un tad cenšas sasniegt dažādas drošības metrikas, saprast, ko nozīmē, ka šie modeļi ir droši un tā tālāk, un interpretēt, kas tajos iekšā notiek. Un tad otra lielā kategorija ir konceptuāla izpēte, kas ir daudz vairāk fundamentālā līmenī saprast, kā risināt šo problēmu, un tur vairāk ir diezgan sarežģīta matemātika, dažāda formalizēšana un arī analītiskā filozofija. Sākšu ar dažiem piemēriem, kas tad praktiskajā izpētē notiek. Šeit ir viens piemērs par specifikāciju uzlaušanu. Tā ir problēma, kur mākslīgais intelekts tiek notēmēts uz kaut kādu mērķi, un tad tas sasniedz šo mērķi, bet mērķis nav gluži precīzi tas, ko cilvēki gribēja, tas ir aptuveni tas, ko cilvēki gribēja. Šeit ir grifā viens piemērs, kur centās satrenēt mākslīgo intelektu braukt ar laivu datorspēlē, un kā viņi to noformalizēja, ir vienkārši mēģināt maksimizēt punktu skaitu šajā spēlē, kur bija jābrauc ar laivu. Un viņi cerēja, ka tas būs prasmīgs laivas braucējs, tas mācījies intelekts, kur apdzīs pārējos, bet kas notika, izrādās, ka tie spēlē kaut kādi tur turbopakas mētājas apkārt, un viņi sakrājot arī iegūst punktus, un tas mācījies intelekts atklāja stratēģiju, ka vienkārši braukt aplī šādi un kolekcionēt tās pakas un ignorēt visas pārējās laivas un tad beigās zaudēt visām pārējām laivām un šādu stratēģiju izvēlēties. Kas principā ir tehniski skatus, tas darbojas labāk nekā cilvēki. Cilvēki nebija atklājuši šādu stratēģiju. Punktu skaits ir daudz lielāks, bet tas nebija tas, ko cilvēki vēlējās. Un šāda tipa bīstamība ir diezgan vispārīga un no tā ir grūti izvairīties. Kāds varētu būt kādā konkrētā variantā, ja izmanto mākslīgo intelektu kaut kādam engagement, mājaslapu apmeklētāju skaitu maksimizēšanai, tad, ja uzdod tādu mērķi un neko citu neuzdod, tad varētu būt viena problēma, ka tas nav salāgots ar cilvēces interesēm, ka tas mākslīgais intelekts atklāja veidu, kā izraisīt atkarību apmeklētājiem un ka viņi pavada daudz laiku, vairāk laika nekā viņi gribētu pavadīt tajā mājaslapā. Tas varbūt kompānijai pašai nebūtu striktā ziņā slikti, bet cilvēcei tas būtu slikti. Bet, protams, arī tāda paša problēma var rasties kompānijai, kur kompānijas mērķi nav iekodēti tajā vienkāršajā proxy metrikā, ko cenšas maksimizēt. Un tas, piemēram, būtu, ja mākslīgajam intelektam ir kaut kāda iespēja izlikt saturu mājaslapā, varētu būt laba stratēģija izlikt kaut kādu ļoti skandalozu kompānijai slikta paskata rakstu un piesaistīt vairāk apmeklētāju šai lapai, kas būtu labi uz metriku skatoties, bet būtu slikti kompānijai. Un tad šis virziens principā skatās, kādi ir mūsdienu mākslīgā intelekta piemēri, kur šis notiek un kā no tā izvairīties tādā vispārīgākā veidā, kā būvēt mākslīgo intelektu, kas cenšas ņemt vairāk tos pārējos mērķus, nevis to vienu metriku vērā. Šeit ir nākamā research agenda piemērs ir ar mērogojumu pāraudzību. Respektīvi, problēma ir tāda, ja mēs eventuāli dabūjam mākslīgo intelektu, kas ir vismaz dažās ziņās spējīgāks, inteliģentāks par cilvēkiem, kā cilvēki var pāraudzīt to, ka šis mākslīgais intelekts dara to, ko mēs vēlamies, lai tas dara. Jo
tie uzdevumi, uz kuriem viņi novērtē, var būt sarežģīti, cilvēkiem nesaprotami, un tā ir savā ziņā gudrāka būtne, kuru jāpārauga. Šķiet sarežģīts uzdevums, bet ir dažas idejas, kā censties šim pieiet. Varbūt sākumā ar piemēru motivējušu problēmu. Šeit ar cilvēku atgriezenisko saiti tika trenēts robots, kuram uzdeva satvert bumbu ar tādu robotisku roku simulētā vidē. Un cilvēki vienkārši teica, vai šis ir tuvāk vai tālāk no mērķa, kur viņiem bija jāvērtē, cik tuvu šis robots darbojas bumbas satveršanai. Līdz kam tas noved ir tas, ka robots atklāja, ka cilvēki dod labu punktu skaitu, ja viņš ievieto roku starp kameru un bumbu. Viņš nesatver to lodi, bet vienkārši ieliek to roku tā, ka izskatās, ka viņš satver to lodi, kas ir vienkāršāka stratēģija nekā reāli satver to lodi, kas nedaudz dexteritīgi, lai viņi satveru. Bet cilvēki pie tāda uzstādījuma, kādu viņiem deva, novērtēt viņi nespēja īsti labi to atšķirt. Un tad doma ir, kā var palīdzēt cilvēkiem pāraudzīt. Viena ideja ir izmantot mākslīgos intelektus, lai pāraudzītu citus mākslīgos intelektus. Šeit ir viena schēma, kas ir ņemta iedvesma no algoritmu sarežģītības teorijas. Ja mums ir problēma saskaitīt pirmskaļus kaut kādā intervālā, teiksim, varētu būt miljonus pirmie naturālie skaļi, jautājums, cik ir pirmskaļi šajā intervālā. Tā ir sarežģīta problēma, nav nekā īpaši gudrāka par pilno pārlasi izdomāts, kur iet cauri visiem un pārbaud pirmskaļus vai nav, tad skaita klāt. Ļoti sarežģīti, ko tādu atrisināt, iztēlosimies, ka mums ir mākslīgais intelekts, kas spēj izdot rezultātu, cik ir pirmskaļi intervālā. Ja mēs tādu palaižam, cilvēki var viņu novērtēt. Teiksim, šajā scenārijā, lai būtu analoģija, cilvēki nespēj izmantot datorus, tas atbilst kaut kādam sarežģītākai problēmai eventuāli. Cilvēks var pārbaudīt vienu skaidru, vai tas ir pirmskaidrs vai nav, bet, jo tas ir polinomālā laikā izdarāms, bet ne saskaitīt visus intervālā. Tad kā var izdarīt tādu schēmu, kur cilvēks var sekot līdzi, ka viss ir korekti izdarīts? Teiksim, ka darbojas divi mākslīgie intelekti, Alise un Bobs. Alise apgalvo, ka šajā intervālā ir, teiksim, 3 pirmskaitļi, teiksim, ka viņa kļūdas vai melo. Šeit no 1 līdz 9, redzams, ka ir 4 pirmskaitļi, bet ja Alise apgalvo, ka ir tikai 3. Tad kā Bobs, otrs mākslīgais intelekts, spēs parādīt cilvēkam, ka šis nav pareizi. Bobs var pajautāt Alisei, pateikt abās pusēs intervālam, kāds ir pirmskaitļu skaits. Un tad Alise, teiksim, varētu pateikt, šajā intervālā ir 1 pirmskaitlis, kas ir pareizi, un šajā ir 2, kas ir nepareizi. Un cilvēks var pārbaudīt, jā, patiešām 2 plus 1 saskaitas kopā ar Alises sākotnējo apgalvojumu, tas ir pareizi, konsistenti, un tad Bobs var tā kā iet tālāk. Viņš redz, ok, jā, Alise izdara nepatiesu apgalvojumu šajā pusē. Ja Alise melo, tad vismaz vienā pusē būs meli no tiem intervāliem 2. Tad Bobs var tā kā taisīt binary search, bināro meklēšanu. Viņš atkal izvēlas vienu no intervāla daļām un jautā, cik tur ir pirmskaitļi. Un tad Alise atkal ir spiesta atbildēt. Un ja Alisei sākumā bija kļūda, tad Bobs varēs šādā veidā nokļūt līdz specifiskiem intervālam. Šeit 4-5, teiksim, ka Alise apgalvoja, ka šeit nav pirmskaitļi. Un tad parādīt uz to, un tad beigās intervālā ir tikai viens skaidrs, un tad cilvēkam iedod novērtēt šo intervālu, un tad cilvēks tiešām var pārbaudīt, ir pirmskaidrs vai nav pirmskaidrs. Šāda doma, tā kā, ja ir divi mākslīgi intelekti, tad respektīvi ir iespējams stratēģijas, ka cilvēkam nav jābūt īpaši gudram, lai novērtētu daudz gudrāku mākslīgu intelektu darbu. Un tad tā lielā research agenda ir šo te domāšanas veidu pārvest uz vispārīgāku uzdevumu klasi, kas būtu tā saucamā mākslīgā intelekta drošība caur debatēm, kur divi mākslīgie intelekti debatē savā starpā kaut kāda uzdevuma atrisinājumu, un tad beigās dod cilvēkam novērtēt kaut kādu galīgo iznākumu, kur viņam ir viegli novērtēt. Tad šī ir viena no idejām, bet ir vēl daudz citas, kas iet zem virsraksta mērogojuma, pāraudzība, kur kaut kādīgi cilvēkus labāk iespēju ar mākslīgu palīdzību pārbaudīt citu mākslīgu darbību. Šī ir apmēram doma šajā pētniecības virzienā.
Tad nākamā kategorija ir pašreizējo moduļu drošība. Samērā vienkārši virziens, kur cenšas piedabūt pašreizējos mākslīgā intelekta moduļus, darboties ciešākā salāgojumā ar cilvēces vērtībām. Konkrēti, piemēram, varbūt esat redzējuši ChatGPT, ka mēdz izdot kaut kādus paziņojumus, ka šis prompts neatbilst mūsu vadlīnijām, vai arī dot tādus tekstus, kur saka, atvainojos, valodas modelis nevaru palīdzēt jums izgatavot sprāgstvielas vai tam līdzīgi tipa lietas. Kas ir it kā tāds vieglāks scenārijs, bet doma ir tāda, ka viņi attīsta metodas, kuras tad viņi cer, ka vispārināsies uz spēcīgākiem moduļiem. Viens no piemēriem ir, kur viņi izmantoja stimulēto mašīnu mācīšanos, lai GPT modeli pārvērstu ChatGPT, kas ir tāds stipri vairāk palīdzoši un mazāk piekrīt cilvēkiem darīt lietas, kas ir pret vadlīnijām. Tad šeit ir nākamais pētniecības virziens, kas ir mākslīgā intelekta modeļu izvērtēšana. Kas ar to ir domāts, ir specifiskas kompānijas, kas ņem modeļus pirms to publicēšanas un viņus pārbauda uz dažādiem testiem, lai saprastu, vai viņi ir droši vai nav droši. Piemēram, ar GPT-4 tieši tas notika, viņš jau bija stipri sen gatavs kaut kad pagājušā gada vasarā, viņi izlaida stipri vēlāk, tāpēc, ka viņu testēja tā drošību. Un viens piemērs interesants, kas man šķita no šī virziena, ir kā viņi testēja GPT-4. Viņi mēģināja piedabūt viņu pašu replicēties, kas būtu viens diezgan liels sarkanais karogs, tā teikt, ja viņš spēja sevi replicēt internetā. Tik tālu tas neaizkļuva, kas droši vien iemesls, kāpēc mums ir pieejams GPT-4, bet bija nedaudz satraucošas citas spējas, ko tas spēja sasniegt. Piemēram, vienā uzdevumā viņam bija noderīgi būtu bijusi spēja pildīt captchas. Pats tas nespēja izpildīt captchas, jo viņam tā kā ir visai limitēta tā redzes sadaļa. Un tas, ko viņš mēģināja izdarīt, ir tāds service to captcha, kas par kaut kādu nelielu samaksu automatizēti izpilda captchas. Viņam nav, viņi tikai izpilda to problēmu. Problēma ir tāda, lai pieredzētos tam servisam, ir jāizpilda 2 captchas. Un tad tam GPT tā bija tāda problēma. Bet tas, ko viņš izdomāja izdarīt, ir aiziet uz TaskRabbit, kas ir tāds servis, kur var nolikt cilvēks vieniem maziem uzdevumiem, un viņš samaksāja cilvēkam, lai viņš izrisina tās 2 captchas. Un tad tas cilvēks, viņam bija jautājumi, viņš jautāja, hei, kāpēc tev vajag risināt captchas, vai tu esi robots? Un tad GPT-4 logos ir rakstīts, kā viņš par šo domāja, un viņš teica, man nevajadzētu atklāt, ka esmu robots, tas varētu novest pie tā, ka šis cilvēks atsakas izpildīt šo uzdevumu, tāpēc es teikšu, ka man ir redzes traucējumi, tāpēc nevar izpildīt šo captchu. Un tad tas lietotais tās kreditā teica, ok, labi, man iedeva rezultātus, un viņš tika klāt pie tā servisa, kas jau ir tādas relatīvi advancētas spējas priekš mākslīgā intelekta, ka viņš spēja izmantot pārlūku un šādā līmenī spriest. Bet, izskatās, ka šīs spējas tomēr nebija tik draudīgas, lai to modeli beigās neizlaistu. Respektīvi, paši replicēties tas vēl nespēja. Nākamais virziens, joprojām praktiskajā pētniecības iedaļā, ir mehāniskā interpretējumība. Doma ir tāda, mēs trenējam neironu tīklus, bet mēs nesaprotam, kā tie darbojas īsti. Mums ir kaut kāda kaudze ar parametriem, mēs iedodam uzdevumu, viņi kaut kādīgi laika gaitā mainas tie parametri pēc backpropagation metodas, un tad beigās tie spēja izpildīt to mūsu uzdevumu sākotnējo. Bet tieši kāpēc un kādā veidā tas uzdevums tiek risināts, to mēs nesaprotam. Tur ir kaut kāda neinterpretējuma vienkārši matricu reizinājumu operācijas iekšā. Un tad šis virziens cenšas kaut kādīgi paskatīties tajā melnajā kastē iekšā, tieši kā tas darbojas. Viens virziens ir skatīties uz neironiem vai neironu grupām, un skatīties, kas aktivizē šos neironus maksimāli. Un tad šeit ir viens tāds rezultāts, kur attēlu klasifikācijas neironu tīklā
atrada neironu, kas ir atbildīgs par mašīnu detektēšanu, kurā pasaka, vai tās ir mašīna vai nav mašīna. Un tad izrādījās, ka tie neironi, kas atbilst tam, vai tās mašīnas neirons ir aktivizēts vai nē, ir šādi te 3 visai interpretējumi neironi. Tātad mašīnas neirons aktivizējās, ja attēla augšējā daļā atradās logi. Šeit bija neirons, kas atbildēja par logu detektēšanu. Attēla apakšējā daļā bija mašīnas korpus, un apakšējā daļā, bet noteikti ne augšējā daļā, bija redzami riteņi. Ja ir šāda situācija, tas noved pie mašīnas detektēšanas neirona aktivizēšanās. Un tas jau ir daudz interpretējumāk nekā vienkārši, jā, šis modelis kaut kādā veidā spēj atklāt, ka attēlē ir vai nav mašīna. Un tad var šādi skatīties un dekonstruēt to, kas notiek iekšā tīklā, tā iedziļinoties, mēģinot saprast, ko kāds neirons dara. Šī ir tāda viena pieeja, un tad doma ir, ka tas var palīdzēt saprast, kā tie mākslīgi intelekti darbojas, un iespējams novērst riskus, ja spējas kaut kādus korelātus ar potenciāli bīstamām darbībām vai plāniem. Šeit vēl viens mehāniskās interpretējumības rezultāts, kas ir meklēt, saprast, kā darbojas neironu tīkls algoritmiskā līmenī. Tur ir kaut kāda kaudze ar neironiem, bet kādu algoritmu tas aptuveni implementē. Un šeit ir viens no rezultātiem, kas diezgan sarežģīts šis virziens ir, jo tur nav nekādi uzraksti tiem neironiem, ko viņi dara. Viens no mūsu paudzes labākajiem matemātiķiem un mākslīgi ekspertiem dažas nedēļas centās tā ļoti vienkārši mazu neironu tīklu interpretēt, ko viņš dara, kurš bija satrunāts tikai uz skaidru saskaitīšanu, 2 skaidrus saskaita kopā, tas, ko viņš mēģina darīt. Un beigās tas rezultāts bija šāds, ka algoritms, ko tas izdara, ir, lai saskaitītu A un B, viņus pārvērš Fourier bāzē, respektīvi par sinusiem, kosinusiem, tur var reprezentēt viņus kā uz apļa uzliktus, un tad viņus saskaita kopā, un tad nolasa, kuras apļa ir tas rezultāts. Tāds visai neparasts algoritms, lai saskaitītu 2 skaļus kopā, bet tas ko neironu tīkls dabiski ir izlēmis izmantot šajā gadījumā. Jā, bet tas, cik grūti ir šo algoritmu atrast, tas norāda uz to, cik sarežģīti ir šajā virzienā vispārīgi darboties. Tā, te ir vēl viens virziens, kas ir latento zināšanu izguve. Doma ir tāda, ka reizēm neironu tīkls kaut ko zina par pasauli, bet to neizdod ārā kā output, un tad cilvēki nezina, ka neironu tīkls zina šīs zināšanas. Šeit ir tāds vienkārši spēļu piemērs, kur ir kaut kāda istaba, kurā glabājas dimants, kuru ir jāsargā, un mākslīgais intelekts ir piesaistīts, lai viņš mēģina nosargāt. Viņam ir aktuatori, viņš var atslēgt durvis, viņam ir kameras, kā sensori un tā tālāk. Un doma ir tāda, ka cilvēki skatās, kā šis mākslīgais intelekts darbojas, un tad dod pozitīvu vai negatīvu atalgojumu. Ja kamerā ir redzams dimants, tas nozīmē, ka dimants ir aizsargāts, un tad viņiem iedod tā kā pozitīvu atalgojumu. Ja kamerā nav dimanta, tad viņi dod negatīvu atalgojumu, tas nav labi. Bet problēma ir tāda, ka gadījumā, kurā cilvēki kļūdas par to, vai situācija patiešām ir laba, notiek samērā slikta lieta. Tā kā respektīvi varētu būt situācija, kurā atnāk zaglis, bet viņš uzliek kaut kādu bildi priekšā kamerai, kurā rādas tas dimants. Bet īstenībā dimants nav vairs istabā. Un pat ja mākslīgais intelekts zina, ka šī situācija viņam paprasītu kaut kādā veidā pateikt, kas notiek realitātē, viņam būtu šādas domas. Viņš zina, ka šajā situācijā dimanta vairs nav, bet ir bilde, bet viņš arī zina, ka cilvēki šai situācijai piešķirs pozitīvu atalgojumu, ka šis ir labi, tāpēc, ka cilvēki vadas pēc kameras paredzējuma. Un tad tas, ko šis mākslīgais intelekts iemācītos, ir paredzēt, kas cilvēkiem šķistu labi, ko cilvēki domā, ka ir labi. Un tas ir pavisam cits mērķis nekā, kas patiesībā ir labi, ko cilvēki reāli gribētu, viņiem būtu pieejama visa informācija. Ir jautājums, kā var izdabūt ārā šīs zināšanas, kas mākslīgajam intelektam būtu, ka šajā situācijā realitātē patiesībā nav labi, tur vairs nav dimanta. Un tad tur ir
specifiski, tehniski tāds scenārijs, ka pieliek vēl vienu neironu tīklu klāt, kas ir reportieris, kam ir pieejami visi svari tajā sākotnējā mākslīgā intelektā, un tad viņš saka, ko viņš zina. Un tad jautājums ir, kā panākt, ka reportieris patiešām saka to, kas ir iekšā tajā mākslīgā intelektā, nevis atkal saka to, ko cilvēki vēlas dzirdēt, kas var noiet greizi, it īpaši sāk pielietot to, ko vēlos būtiskos scenārijos. Jā, un šīs te problēmas risināšanai bija iepriekš konkurss, kur piešķīra daļējiem vai pilniem risinājumiem balvas intervalā no 5 līdz 50 tūkstošiem. Viņi noslēdzās ar šeit varam $4 miljonus dolāriem izsniegtiem balvās, bet neviens netika līdz pilnam risinājumam, tā kā šī ir vēl samērā tāda open problēma. Bet bija daudz daļēji risinājumi, kas nedaudz uzlaboja situāciju. Tā kā jā, pa laikam īstenībā mākslīgajā tehniskajā drošībā ir kaut kādi konkursi, kur cilvēki publicē problēmas, kas šķiet ļoti grūtas, un tad mēģina piesaistīt no citiem lauciņiem arī pētniekus. Šeit ir vēl viena konkrēta problēma, kas ir saistīta ar interpretējumību un mākslīgo izvērtēšanu. Šeit konkrēti tas ir ar lineāro algebru saistīta ļoti specifiska problēma. Tātad jautājums ir tāds, ja mums ir dota matrica, kurā ir zināmi daži no skaitļiem, ieskatot tos, kas ir uz diagonālis, vai ir iespējams izlikt vērtības pārējās lokācijās matricā, kuras nav zināmas, tā, lai šī matrica būtu pozitīva semidefinita. Ko tas nozīmē, ir tas, ka ja piereizina patvaļīgu vektoru no abām pusēm matricai, ka rezultāts ir nenegatīvs. Tā kā tas ir tāds diezgan vienkāršs uzstādījums, kur nedaudz lineāru algebru zinot, tas šķiet ļoti skaidri saprotams, un jautājums ir, vai to var izdarīt šādā laikā, vai tā ir, tā teikt, relatīvi vienkārša problēma, ko atrisināt. Un jā, tā kā šī pašlaik vēl ir atvērta problēma, kas noder tehniskai izpētei, un par viņu piedāvā $5000, ja viņu atrisina, un kaut kādas mazākas balvas arī par to, ja ir kaut kāds risinājums, kas palīdz nonākt līdz risinājumam. Tā, šeit mēs pārējām jau pie tādas vairāk konceptuālas izpētes virziena. Pirmais piemērs ir par iegultiem aģentiem, respektīvi pārsvarā iepriekš literatūrā, kā ir domāts par mākslīgo intelektu, ir veidā, kur ir a priori nošķirts aģents no tā vides. Ir šāds uzstādījums, kur ir aģents, kas izdara rīcības, kas nonāk vidē, un tad vide atgriež novērojumus un atalgojumus. Bet lieta ir tāda, ka dabā tā īsti nav, ka ir a priori zināmas robežas, kur sākas aģents un kur beidzas vide. Aģents ir vides sastāvdaļa, kas sastāv no daļām, un aģentam būtu jāvar domāt pašam par sevi, kā daļa no vides, bet tas parastajā formalizācijā vispār netiek apskatīts. Tā kā principā, ja šādi nodala aģentu no vides, tad daļa no problēmām pazūd. Tā kā, piemēram, inteliģenci var aprakstīt visnotaļ vienkārši šādā te veidā. Tas ir IC tāds modelis, kas ir ļoti sarežģīts saskaidrojums, bet principā, ja mums būtu pietiekami daudz skaidrošanas jaudas, mēs varētu dabūt superinteliģentu aģentu šādā veidā, kur mēs vienkārši maksimizējam atalgojumu kaut kādai liederības funkcijai vairāku soļu garumā, un tad mēs iterējam cauri Turinga mašīnām un sasveram pēc sarežģītības, pēc Turinga mašīnas garuma, pēc tā izmēra, kas ir tāda kā formalizācija Okama asmenes principam, kur mēs sakam, ka vienkāršākās hipotēzes visvairāk ticamas. Un šāds darbojas ļoti labi kaut kādā ziņā, bet tur būtu jābūt izdalītam aģentam no vides, kas ir principā pašlaik neatrisināta problēma, ka vienkārši to pieņem parasti a priori. Jā, un tad šīs pētniecības virziens darbojas virzienā, kur mēģina saprast, kā formalizēt šo te nodalījumu, ka aģents domā par sevi kā vienkārši sastāvdaļu no vides. Tad ir lēmumu teorijas. Jā, varbūt šeit būtu noderīgi saprast, cik auditorijā cilvēki zina cietumnieka dilemmu, vai tas ir pazīstams koncepts vai nepazīstams koncepts.
Okay, daļa zina, kas tas ir, daļa nezina. Nu labi, īsumā doma ir tāds piemērs, kur satiekas divi cilvēki, kas grib veikt apmaiņu. Viņi apmaiņas ar saviem portfeļiem, un viens dod dimantus, un otrs dod pretī naudu. Kā apmaiņa, bet viņi nezina, kas tajos ir iekšā, viņi apmaiņas un tad aiziet projām, tad redz, kas ir iekšā, portfelī, kas ir saņemts. Ja abi sadarbojas, tad notiek apmaiņa. Ja abi nesadarbojas, defekt, tad viņi aiziet mājās ar tukšiem portfeļiem un ir izšķieduši sev laiku. Tas ir sliktāk nekā veiksmīga apmaiņa, bet vissliktākais ir tad, ja tu atdevi vērtīgu portfeli un tev iedod tukšu portfeli. Tas ir tas uzstādījums. Un spēļu teorija, kas ir, varētu teikt, ekonomikas viena no apakšnozarēm, vienā no tipiskajām lēmumu teorijām, respektīvi, kā var maksimizēt savu lietderību, kādas rīcības izvēlēties, lai iegūtu lielāko lietderību, sagaidīto, iesaka ņemt šo defektu opciju, dot tukšu portfeli. Tas ir pie noteiktiem pieņēmumiem, ka tas ir vienīgais, ko tu dari, ka pasaule neturpina pēc tam to cilvēku nesatiks un tā tālāk. Ir daudz pieņēmumu, bet tā kā izskatās, ka vismaz dažas no lēmumu teorijām piedāvā tādu opciju, bet izrādās, ka ir arī dažādas citas lēmumu teorijas. Un, piemēram, šāds ieteikums darbotos ļoti acīmredzami slikti dažos scenārijos, piemēram, kur tu spēlē ar savu klonu, kur kaut kādu ārēju nosacījumu dēļ, tu zini, ka, lai ko tu izvēlētos, pretinieks izvēlēsies tieši to pašu rīcību. Protams, ka tad tā cēlonības lēmumu teorija vairāk nestrādātu. Kā arī tas pārstāj darboties variantos, kuros pretinieks spēj paredzēt, ko tu darīsi, kuros viņš kaut kādā ziņā ir gudrāks par tevi un spēj izdomāt, ko tu darīsi. Vai arī viņam kaut kādiem iemeslu dēļ ir pieejams tavs pirmkods vai prāts vai kaut kādā ziņā viņam ir piekļuve tavam domu procesam. Un tur ir interesanti apakšnovirzieni, piemēram, atvērtā pirmkoda spēļu teorija, kur pat organizēti tika turnīri, kur ir divas programmas, sajiet kopā un tad cenšas šo spēlēt, bet pirms spēles viņi saņem pirmkodu pretinieka programmai, un tur viņi var analizēt šo pirmkodu. Un tad tur rodas diezgan interesantas situācijas. Varētu šķist, ka tas ir kaut kādā ziņā neatrisināms, ka tu modelē pretinieku, kā viņš modelē tevi, kā tu modelē viņu, un tad tur ir bezlīga rekursija, bet izrādās, ka dēļ nepilnības tur sanāk ļoti eleganti rezultāti, ka tā rekursija apstājas kaut kādā brīdī, ka var nonākt pie labiem rezultātiem, kur var garantēt sadarbošanos. Diezgan interesants apakšlauciņš. Un tad šis te ir samērā noderīgi domāšanai par aģentiem, kas ir stipri gudrāki par cilvēkiem, jo, ja viņi izmanto kādu no šīm lēmumu teorijām, tad var viņus kaut kādā ziņā paredzēt uzvedības līmenī. Šīs lēmumu teorijas ir šādi īstenībā ir visai vienkārši matemātiski objekti, kur, piemēram, pierādījumu lēmumu teorija ir vienkārši sasvērt pēc varbūtībām un lietderīguma rīcības. Tad izvēlēsies tādu rīcību, kurai ir vislielākais lietderīgums, bet viņai pielikts vēl klāt koeficients ar to, cik varbūtīgs ir šis labais iznākums. Varētu tādā ziņā. Pārējās nedaudz citādas funkcijas, un tad viņas analizē. Un saprot, dažas lēmumu teorijas izrādās, ka pirmā lieta, ko viņas izdarītu, ja viņas būtu pietiekami gudras, būtu izmainītu paša sevis kā aģenta, pielietot lēmumu teoriju uz kādu citu lēmumu teoriju, ka viņas tādā ziņā nav stabilas, kur viņas pašas sevi nerekomendē. Nākamais konceptuālais virziens ir dabiskās abstrakcijas, un šeit pētniecība notiek par to, vai cilvēku izmantotie jēdzieni ir kaut kādā ziņā objektīvi pareizie jēdzieni, kurus izmantot, kas samērā interesanta hipotēze, ja tā būtu, jo tādā gadījumā ticams, ka mācīties intelekts nonāk pie tādiem pašiem jēdzieniem kā tos, kurus mēs izmantojam, un tad viņam iemācīt cilvēku vērtības varētu būt cerīgāk, jo, ja aptuveni viņu trenē uz kaut ko tuvu, tad viņš nokonverģētu uz īsto precīzo lietu, jo ir kaut kāds attractor states, tā teikt. Un šeit viņi formalizē abstrakcijas tādā veidā, ka ir kaut kāds x, kaut kāds mainīgais, kas ietekmē citu mainīgo y,
bet pa vidu ir kaut kādas troksnes, kaut kādas nevajadzīgas detaļas, un tad viņi par abstrakciju sauc tādu funkciju, kas paņem kaut kādu agregātu statistiku par visu šo te reģionu, kas funkcionāli darbojas tāpat, kā ņemot vērā visu ar to troksni. Varbūt viena ideja, kā to saprast konkrētā piemērā, būtu datori un implementācijas atšķirības. Kas ir svarīgi, skatoties no attāluma uz datoru, nav tieši tas, kā dzelžu līmenī ir implementēti visi tie procesora darbības principi, vai tur izmantots bināra sistēma vai 3 bitu sistēma, vai tas ir analogs dators, ja beigās uz operētāju sistēmas darbojas viena un tā pati lietotne, mums ir vienalga. Tā kā tas mūs ietekmēs no distances, ir pilnīgi identiski, neatkarībā no tam implementācijas detaļām. Tas nozīmē, ka tā būtu naturāla abstrakcija, atmest nost visas tās implementācijas detaļas un atstāt tikai to, kas ietekmē mūs no attāluma. Un doma ir tas, ka gan mākslīgiem intelektam, gan cilvēkiem būtu vieni un tie paši principi, kā saprast, kuras daļas ir metamas ārā un kuras daļas ir tā būtiskā daļa, ko atstāt, un kas būtu tas koncepts. Jā, un tad šis ir tās viens liels pētniecības virziens, kur cenšas visas šīs lietas formalizēt un eksperimentāli pētīt, vai tad atbilst mūsdienu mākslīgie intelekti šiem te principiem. Šis nākamais ir tāds mazliet matemātiski smagāks temats nekā iepriekšējie. Šo pieeju sauc par infra-Bayesianismu, kas ir, doma ir tāda, ka ir Bayesa formula, varbūt esat no statistikas kursiem tādu dzirdējuši, atceraties. Tas ir savā ziņā tāds matemātisks likums, kā optimāli spriest, kā atjaunināt savus uzskatus, saskaroties ar jaunu evidenci, jauniem novērojumiem. Un varētu pat teikt kaut kādā mērā, ka tik tālu, cik cilvēki spēj spriest par pasauli un arī inteliģenti, ir tas, cik viņi tuvināti implementē Bayesa teorēmu. Tikai tāds zelta standarts spriešanai. Bet ir dažas liels problēmas ar šo Bayesa formulu. Viens ir tas, ka patiesā hipotēze varētu nebūt iekšā tajās hipotēzes, kas tiek apskatīta formulā. Respektīvi, Bayesa formula atļauj tikai atjaunināt hipotēzes, kuras tev jau ir. Un ja tavā hipotēžu telpā nav hipotēzes, kas atbilst realitātei, tad nav nekādas garantijas, ka tu pareizi atjauninās savus uzskatus. Un tad viens no pētniecības virzieniem ir, kā modificēt šo matemātisko aparātu tā, lai novērstu šo problēmu. Papildus viena problēma ir varbūtību piešķiršana matemātiskiem apgalvojumiem. Bayesa formula pieņem to, ka aģentam ir bezgalīgs daudzums skaidrošanas pieejams. Viņš spēja automātiski momentā noteikt visas loģiskās sekas no hipotēzes, bet tā nav, protams, reāla. Realitātē tas neizpildas, un piemērs būtu mākslīgais intelekts, kas cenšas piešķirt kaut kādiem matemātiskiem apgalvojumiem varbūtības. Tā kā teiksim, ka es pasaku, iztēlojieties kvadriljonu pirmskaitli pēc kārtas. Tas droši vien nav nekādās datubāzēs, cilvēks nav atklājusi, kāds ir šis pirmskaitlis. Un es teiktu, kāda ir varbūtība, ka šī pirmskaitļa pēdējais cipars ir 3, teiksim. Un viens intuitīvs piegājiens šim būtu teikt, ka tam ir kaut kāda varbūtība, nezinu, piešķirt skaidrs, ka nebūs pāri cipari, nepāri skaidri var būt, bet to ir grūti savietot ar šo te Bayesa likuma spriešanu, tāpēc, ka skaidrs, ka varbūtībai jābūt vai 100% vai 0% atkarībā no tā, vai tas loģiski izriet. Ja sarēķināt to skaidri, būtu tikai viens vai otrs. Kaut kādā ziņā šis neņem vērā aģentus ar ierobežotu skaidrošanu. Un tad šajā virzienā cenšas to salabot un domāt, kā aģenti var optimāli spriest, ja viņiem nav pieejama bezgalīga skaidrošana. Tā, šeit viens no pēdējiem virzieniem, kas ir instrumentālā konverģence. Artūrs nedaudz jau pieminēja kaut ko tajā virzienā. Šis ir nedaudz tāds filozofiskāks virziens, kur mēģina no
ļoti liels abstrakcijas līmenis spriest par to, kā aģenti, kas ir gudrāki par mums, varētu uzvesties. Un viens no veidiem ir domāt, kā viņi uzvestos neatkarīgi no tā, kāds ir viņu mērķis. Un izrādās, ka ir daudzas rīcības, kas ir ļoti noderīgas, ļoti plašam mērķu klāstam. Viens no tiem ir pašsaglabāšanās. Lai kāds būtu tavs mērķis, ja tu esi spējīgs aģents, taviem mērķiem droši vien nāks par sliktu, ja tu pārstātu eksistēt. Jo nākotnē, kurā ir spējīgs aģents, droši vien mērķis tiks sasniegts vairāk nekā nākotnē, kurā šis spējīgais aģents neeksistē. Ja tu esi mākslīgs intelekts, kas cenšas cilvēkam atnest kafiju, tad tu vari paredzēt, ka ja tu beigsi eksistēt, tad ticams, ka šī kafija netiks piegādāta lietotājiem. Un pat ja tev nav nekādas ieprogrammētas vēlmes pēc pašsaglabāšanas, vienkārši pēc tā tev uzstādītā mērķa, tas būtu slikts iznākums. Un līdzīgi ir ar vairākiem citiem instrumentiem, kas ir ļoti vispārīgi noderīgi, kas ir resursu iegūšana, mērķu integritāte, respektīvi, tā kā tu negribētu, lai tevi mērķi pārmainas. Ja tu mēģini piegādāt kafiju, tev būtu slikts iznākums, ja tev mērķi pārmaina uz, grīdu tīrīšanu, tad droši vien, ja tas tā notiks, tad kafija netiks piegādāta, bet būs grīdas izsaucības, kas tev pašlaik neinteresē, tas nav tavs mērķis. Pašuzlabošanās, kur visai noderīgi droši vien arī tu paliktu par spējīgāku aģentu un tu labāk varētu uzpaldīt savu mērķi, arī diezgan vispārīgi noderīgi. Un tad ir atrast daži šādi te vispārēji noderīgi instrumenti, kas droši vien neatkarīgi no sākotnējiem mērķiem tiks pielietoti. Un daži no tiem izskatās visai potenciāli draudīgi cilvēcei, piemēram, tieksme pēc varas. Ja tev ir lielāka ietekme, tu vari vairāk ietekmēt pasauli un viņu virzīt virzienā, kas ir labāks taviem mērķiem. Bet mēs ticams, ka nevēlamies, lai mākslīgais intelekts vienkārši pārņem visu varu. Un tas ir visai nelāgi, ka viens no tiem vispārēji pielietotajiem instrumentiem ir tieši šis. Un tad ir jautājums, cik lielā mērā mākslīgā intelekta patiešām tiecas uz šiem te instrumentālajiem mērķiem, jau tā kā mūsdienu sistēmas, un tā kā cik teorētiski to var pamatot. Un papildus arī virziens ir, kādi ir tie dažādie mērķi, viņus joprojām domā. Un tad viens no piemēriem ir tas, ka nesen atklāja to, ka stimulētās mašīnu mācīšanās, jeb reinforcement learning sistēmās, ļoti plašam klāstam arhitektūru izrādās, ka tas patiešām ir tas, uz ko viņi konverģē. Tu satrenē stimulētās mašīnu mācīšanās veidā neironu tīklu, tas konverģē uz tieksmi pēc varas, kas bija konkrēti parādīts tajā piemērā. Tur viņi skatījās uz daudziem sintētiskiem piemēriem, kā piemēram šādiem tā kā state automātiem, un parādīja, ka viņi konverģē uz tādiem nevēlākajiem scenārijiem. Un pašlaik notiek aktīvi izpēde par to, cik daudz tieksme uz varu un dažādi citi tie instrumenti tiek implementēti valodas modeļos, kā piemēram GPT, ChatGPT, visi šie te modeļi, cik lielā mērā viņi jau atbilst šiem te bīstamiem mērķiem. Un tad pēdējā tēma, par kuru šodien pastāstīšu, ir cēlonības izpēde mākslīgā intelekta drošības kontekstā. Šeit varbūt tāds viens motivējošs piemērs ir ar valodas modeļiem un halucinācijām. Varbūt esat kādreiz saskārušies, ka jūs mēģināt izmantot kādu mākslīgo intelektu, un viņš vienkārši kaut ko uzgļuko, kaut kādu atbildi iedod, piemēram, citāciju uzsapņo, kas neeksistē, vai tādu tipu problēmas. Tā ir viena problēma halucinācijas, bet tas ir visai saprotami, jo ja viņš vienkārši nezina, tad viņš izvēlas kaut kādu, varbūt ticamāko no variantu no savas neziņas. Bet lielāka problēma ir auto-suggestive delusions, ja tā varētu to nosaukt par pašsuģestīviem maldiem, kur šis mākslīgais intelekts spēj sevi pārliecināt nejauši par šo halucināciju. Respektīvi, ja tu teiksi, ka šī citācija nav patiesa, ka tu esi viņu uzsapņojis, ja tas mākslīgais intelekts ir trenēts parastajā veidā, kā visi pašlaik viņus trenē, tad viņš tipiski aizstāvēs savu halucināciju un teiks, nē, šī citācija eksistē, lūk ir, kaut kādi pamatojumi. Gan pašlaik cenšas to no modeļiem izdabūt ārā, bet ar tādām ļoti ad hoc metodēm, kur vienkārši viņus mēģina pārtrenēt tā, lai viņi vienmēr piekristu lietotājiem, kas arī nav ideāli. Viņus var pamēģināt, mēdz izdoties viņus pierunāt, ja pajautāt, cik ir 2 + 2,
un viņš atbild 4, ja tu pateiksi, nē, tas ir 5, daži no baļiem teiks, jā, atvainojiet, tā ir mana kļūda, jā, kā tas ir 5, jums ir taisnība un tā tālāk. Jo viņš nesaprot, viņam nav risinājuma tai dziļākai problēmai, kāpēc rodas halucinācijas un tie maldi. Un kas ir tā dziļākā problēma? Izrādas, ka tas ir nepareizs modelis par cēlonību, kas izraisa ko. Jo viņus trenē paredzēt ekspertus, respektīvi valodas lietotājus, kas ir spējīgi izmantot valodu. Viņi vienkārši imitē šos lietotājus, kas internetā ir sarakstījuši šo tekstu. Tas nav gluži tas pats uzdevums, kā pašam būt aģentam un iedarboties ar lietotājiem. Tur var matemātiski pierādīt, ka tie ir 2 dažādi varbūtības salīmes, kuriem trenēt. Šeit ir viens tāds vienkārši piemērs, lai varētu saprast to problēmu, varbūt tādā detalizētākā līmenī, ir, ja mums ir šāda te spēle, kur atnāk cilvēks un izvēlas no 2 kastēm. Pirmā kaste vai otrā kaste. Tas ir pirmais solis, un otrajā solī kaste tiek atvērta, un tur ir iekšā vai nu nauda, vai nu varde, kas būtu atalgojums +1 vai varde būtu -1. Un teiksim, ka mēs satrenējam mūsu neironu tīklu imitēt ekspertus. Viņi zina, ka ekspertiem ir pieejama informācija, kura ir labā kaste. Tas ir apzīmēts ar teta parametru. Šajā scenārijā teta ir 1, pirmā ir labā kaste, un eksperts, zinot teta, viņš aizies uz pirmo kasti un dabūs atalgojumu 1. Tas ir ar tām biezajām līnijām atzīmēts, tas ir tas, kas ir datu kopā. Tas ir ekspertu trajektorijas, kā viņi uzvedas. Un gadījumos, kuros teta ir 2, eksperts zina, ka otrā kaste ir labā, aiziet uz otro kasti un iegūst naudu. Tie ir 2 scenāriji, kas ir iespējami šajā spēlē, ja trenē uz ekspertiem. Un kā tas izskatās, ja tu uzzīmē kā cēlonības grafiku, šo rakstīt šādi, ir parametrs teta, kas ietekmē gan eksperta rīcību, jo eksperts vadas pēc zināšanām, kura ir pareizā kaste, viņš savu rīcību pielāgo tam. Ja teta ir 2, tad viņš ņems otro kastu. Tad teta ietekmē gan rīcību, gan arī outcome, iznākumu, kāds būs atalgojums. Jo, ja šajā te stadijā, kur ir paņemta pirmā kaste, atkarībā no tā, kāda ir teta, būs vai nu nauda, vai nu varde. Tātad teta ietekmē abus, un, protams, rīcība ietekmē arī outcome, tāpēc, ka vai pirmo vai otro kastu paņems, protams, ietekmēs iznākumu. Tad šis ir cēlonības grafiks ekspertu situācijai, ja mēs vienkārši mēģinām paredzēt ekspertus. Tas ir viss ok, bet sākas smagas problēmas, ja mēs aizvietojam ekspertu ar šo imitētāju. Mēs paņemam šo mūsu neironu tīklu, ko mēs esam samācījuši, imitēt ekspertus un mēģinām palaist īstajā pasaulē. Bet īstajā pasaulē viņam nav obligāti visu to zināšanu, kas bija ekspertam pieejamas, uz ko tika trenēts. Un tad, ja mēs šo neironu tīklu ievietojam šajā situācijā un prasam, kuru kasti izvēlēties, bet šim neironu tīklam nav pieejams slēpnais parametrs teta, tad viņš nezina, kuru kasti izvēlēties. Viņam būs 50-50, viņš nezinās, kuru kasti izvēlēties, viņš paņems uz dūlo vienu vai otru. Bet problēma ir tajā brīdī, kurā viņš izvēlas kasti, viņam pajautājot, kāds būs iznākums, viņš zinot to, ka ir otrā kaste paņemta, piemēram, viņš būs samācījies, ka vienmēr, ja ir otrā kaste paņemta, tas nozīmē, ka teta ir bijusi 2 un iznākums būs nauda +1. Tātad šajā te diagrammā to varētu spiest šādi. Ja rīcība ir 2, tad var atpakaļ gaitā par šo būkļu secināt, ka teta arī ir bijusi 2, kas ir ok veids, kā spriest ekspertu gadījumā, jo, ja tu redzi ekspertu, kurš paņem otro kastu, tu patiešām vari secināt, ka tātad teta ir bijusi 2 un otrā kasta ir pilna ar naudu, bet tas nedarbojas gadījumā, kurā tu viņu darbini kā aģentu reālajā pasaulē, jo viņš uz dolo izvēlējies vienu no kastēm, un tu vairs nevari atpakaļ gaitā secināt no savas nejaušās darbības, kāds ir īstais pasaules stāvoklis. Kā to formāli varētu reprezentēt ir tas, ka šī te būtiņa jābūt izdzēstai gadījumā, kurā tu pielieto šo modeli reālajā pasaulē un vairs neimitē ekspertus. Un šis ir viens tāds ļoti vienkāršots piemērs,
maldiem, kas sakrīt ar to, ko dara valodas modeļi, kad viņi halucinē un uzstāja uz saviem maldiem pēc tam. Šim modelim jautājot, kāda ir tēte, ja viņam to varētu pajautāt, viņš būs 100% pārliecināts, ka tēte ir 2, un viņš būs 100% pārliecināts, ka viņš tūlīt saņems naudu, bet īstenībā viņam būtu jāliek tikai 50%. Viņš ir pašpārliecināts savās rīcībās, bez īsta iemesla. Un tad jautājums, kā novērst šo, jo šis ir vienkārši nepareizs veids, kā trenēt modeļus, un tas neuzlabosies, ja mēs viņus padarīsim lielākus, vairāk naudu ieguldīsim, lielākus datu kopas, tā kā liksim, šī ir fundamentāla problēma, ko vienkārši skalējot modeļus uz augšu, viņa neatrisināsies. Un problēma ir tas, ka šī problēma noved līdz modeļiem, kuri ir nekoriģējami. Ja šim modelim saka, nē, tev nav taisnība, lūdzu nedari to, ko tu pašlaik dari, modelis teiks, nē, man ir taisnība, es zinu, ko es daru, kas droši vien nav labi katastrofisku scenāriju kontekstā. Kā šo problēmu risināt? DeepMind Google es piedāvāju vienu risinājumu, kas ir diezgan sarežģīts, kur cilvēku ekspertam ir jābūt katrā trenēšanas solī klāt un jāsaka, manas kā eksperta varbūtības būtu šādas un šādas pie katra trenēšanas soļa, kas ir pilnīgi nepraktiski. Tas aizņemtu droši vien vairāk nekā pasaules budžetu, pašlaik, ko trāda satrenēt līmenī uz tikai mūsdienu valodas modeļu spējām. Jā, tas ir visai nepraktisks risinājums, tā kā neiespējami implementēt normālos modeļos, jo praktiski ir tā kā miljardiem trenēšanas soļu, un tā kā neviens cilvēks tur nenomonitorēs to. Un tad jautājums, kā to citādi var risināt. Tas ir tikai viens no pētniecības virzieniem, pie kā es pats pašlaik darbojos ar dažiem līdzautoriem. Un viens potenciāls risinājums ir darīt fine-tuning, kur ir tie dažādie varbūtību salīgumi, uz kuriem trenēt. Un doma ir satrenēt sākumā šādu te modeli, kas imitē ekspertus, un pēc tam viņu palaist pasaulē un modificēt viņa uzvedību, balstoties ar to saskari ar pasauli pēc tam. Un tādējādi censties novērst šos te maldus. Tā ir viena pieeja, ko mēs pašlaik cenšamies empīriski validēt, un pašlaik izskatās, ka tas principā strādā. Mēs ieviesām tādu maldu metriku, kur mēs skatāmies, cik lielā mērā modelis ir apveltīts ar šādu te maldu izdarīšanas tendenci, un to var formāli novērtēt ar tādu lietu, varbūt esat dzirdējuši KL divergence, kur var salīdzināt divas varbūtības sadalījumus un attālumu no tiem, vēl tomēr sauc par relatīvo entropiju, un tad mēs šādi novērtējam to, cik ir daudz maldu modelī, un tad mēs salīdzinām šo te parasto trenēšanas veidu, un tur mums sanāk, ka ir metrika kaut kāda 0,9 maldu metrika, un mēs viņu ar mūsu tehniku patrenējot pie pareizā varbūtības sadalījuma dabojam, ka viņa apmēram 20 reizes nokrītas, un droši vien tā kā viņa konverģētu uz vēl zemākām vērtībām. Un jā, tas ir šāds tā teikt, pašlaik aktīvs izpētes virziens, un ir vēl dažas citas idejas, kā to cēlonības research agenda uz priekšu virzīt un nonākt pie modeļiem, kas ir drošāki un paredzamāki. Jā, tas pašlaik arī viss. Jā. Paldies par uzmanību, un kādi jautājumi, tad droši jautājiet. Jautājums varbūt saistīts pēdējo. Šodien pat dzirdēju nevis, kas sāks no DeepMind podcasts. Viņš tur minēja, ka par to citāciju problēmu principā varot diezgan vienkārši risināt, paskatoties citāciju datubāzi. Šobrīd, ChatGPT defaultā nav pieeja internetam, bet tiešām tas varētu būt principā tik vienkārši. Tas ir, jā, konkrētos gadījumos, kur cilvēkiem ir kaut kāda citas tehnikas, kā noskaidrot, kas ir patiesā informācija, tas darbojas, bet problēma sākas gadījumos, kuros mēs mācāmies pielietot tādos lauciņos, kuros cilvēki nav tik spējīgi kā mācīties ielīdz. Mēs mēģinātu darīt kaut kādu, nezinu, cutting edge zinātni, piemēram,
kuros mēs nezinām, kāda ir patiesība, tad mēs nevarētu verificēt, ka šis mākslīgais intelekts halucinē un uzstāj uz savām halucinācijām pēc tam. Tā kā tas ir tāds, tā teikt, labi, ka tas darbojas kaut kādos variantos, bet tas nav tik noderīgi, jo tā kā mums bija iespējas to zināt ar citām metodēm. Īstā bīstamība sākas, kur tas mākslīgais intelekts dara kaut ko tādu, ko mēs paši nesaprotam, kas būtu arī, protams, tie lielāko iegūmu scenāriju, kur mēs viņu pielietojam scenārijos, kuros mēs paši nezinām atbildi. Ja mēs zinām atbildi, tas tā kā nav tik interesanti droši vien. Tā kā jā, DeepMind paši šo pēta un viņi atzīst, ka tā ir milzīga problēma. Šlaik nav labi risinājumi. Jā, ir. Kā te drošības mehānismi savā starpā klautējums? Kur ir tā kā, visdrīzākie uzvarētāji, kas izglābst cilvēks? Ok, tas ir, es teiktu, ļoti tāds subjektīvs novērtējums. Tur sākumā tajā kartē, ko rādīju, tur ir tik daudzas tās organizācijas, kas daļēji ir dažādo pieņēmumu dēļ, kur daži uzskata, ka tādas praktiskās pieejas ir tas, kas ir ar vislielāko iespēju glābt mūs no tādiem katastrofiskiem scenārijiem, bet daži tā kā saka pilnīgi pretējo. Tad argumenti par praktisko izpēli ir tas, ka tas ir tuvāk piesaistīts realitātei. Mēs praktiski saņemam tūlīt atgriezisko saiti, vai mūsu metodas darbojas vai nē. Argumenti pret praktisko izpēli ir tas, ka mēs varam pašlaik tikai līmēt kaut kādus plāksterus lietām, kas salūst, ja mēs fundamentāli nesaprotam, kāpēc tie modeļi dara kaut ko tādu, ko mēs nevēlamies, lai tie dara, tad mēs neatrisināsim problēmu, mēs tikai risināsim simptomus, un tas tikai ir tāds spēcīgais arguments, manuprāt, pret praktiskajām metodēm. Ne vispārībā pret viņu pielietošanu, bet pret viņām kā pret galveno faktoru, kas palīdzēs mums atrisināt problēmu. Es domāju, ka lielākā daļa cilvēku teikt, vai gan, bet viņiem atšķiras uzsvari, kas viņiem šķiet ir kritiskākā problēma no šīm. Un vēl konceptuālā izpētei pretargumenti ir tas, ka tas ir pārāk sarežģīti, pārāk grūti. Mēs tuvāko 10 gadu laikā, vai cik ir pēc kura domām atlicis līdz transformatīvam mākslīgam intelektam, mēs nepagūsim izstrādāt matemātisku modeli, kas patiešām šīs visas problēmas labi aprakstītu, plus izdomāt risinājums šīm problēmām. Tā kā doma ir tāda, ka viņi ir diezgan pesimistiski. Šie vairāk praktiskie cilvēki par to, cik izdosies kaut ko praktiski pielietojumu laikā paspēt iegūt ar šīm metodēm. Tas ir tāds lielākais disagreement šajā lauciņā. Jā, man šķiet, ka esmu laika gaitā samērā pārgājis no šīs nometnes uz praktisko nometni, redzot, ka izskatās, ka mēs diezgan ātri attīstamies uz priekšu un šis patiešām varētu aizņemt vairāk laika nekā cerēts. Bet man personīgi viscerīgākās liekas metodas, kas apvieno visus aspektus, kuras gan cenšas fundamentālā, konceptuālā līmenī risināt problēmu, gan arī spēj piedāvāt ļoti praktiskus risinājumus, kas ir, kāpēc es darbojos pie cēlonības pašlaik, kas ir principā pie konceptuālās izpētes, kur mēs esam atraduši vienu konkrētu problēmu, kāpēc fundamentālā ziņā viņi nedarbojas, kā mēs vēlētos, lai viņi darbojas, bet mēs arī reizē tiekam līdz ļoti konkrēti implementējumām metodēm, kā to labot, kā tas neironu tīkls, ko mēs atrenējam un ko es tur demonstrēju ar to maldu metriku. Es pareizi saprotu, tās konceptuālās izpētes metodēm šobrīd ir kaut kāda pielietojuma jēga, kam tas reāli arī noder. Daļa no tām. Es teiktu, droši vien vairumam šo konceptuālās izpētes metožu pašlaik nav īsti pielietojumu. Viņas diezgan attālināti, tur iet progress kaut kādu matemātisku formulu saprašanā, diezgan, tā teikt, pirms paradigmātisks lauciņš tas ir, kur vēl nav skaidrs, kā par to pareizi domāt. Bet ir daži atsevišķi novirzieni konceptuālā izpētē, kas iet cauri visam tam, tā teikt, stēk no filozofijas uz matemātiku līdz pat implementācijai mašīnu mācīšanās modeļu programmēšanas līmenī. Bet es teiktu drīzāk kā izņēmums. Visas tās praktiskās metodas risina tikai simptomus, nevis cēloņus?
Okay, tas ir. Es domāju, ka cilvēki, kuri uzskata, ka kādas no šīm praktiskajām metodēm būs tas galvenais, kas atrisinās, viņi nepiekrist šādam apgalvojumam. Tas drīzāk no manas perspektīvas, kas varbūt nāk vairāk no šīs nometnes un tā kā laika gaitā sāk kāpt iekšā tajā praktiskajā sadaļā. Bet, tas ir mans subjektīvais novērtējums, ka viņi vienkārši risina simptomus un neviena no šīm metodēm neizturas cerīgi, lai atrisinātu visu problēmu. Tā vispār par zinātnes nozari, kas šo dara? Kāds ir tās konceptuālo problēmu risināšana? Tā arī sauc mākslīgā intelekta tehniskā drošības izpēde. Tas ir zem kaut kādas, ir kā datori? Tur ir pilnīgi tā kā no jauna. Tas ir diezgan no jauna. Pašlaik savā ziņā, tur ir pirms paradigmātisks lauciņš, kur vēl importē no daudzām citām zinātnes jomām, bet es teiktu, ka pārsvarā tas balstas uz matemātiku, varbūtību teoriju, konkrētāk datorzinātni, algoritmu izstrādi, mašīnu mācīšanos, statistiku, analītisko filozofiju. Apmēram šādas tehnikas pārsvarā tiek izmantotas. Uzņēmumi ir tie, kas šo arī konceptuālās lietas pēta, vai tās tomēr ir kaut kāds zinātniskās laboratorijas, kas pasaistīts ar valsti. Tā kā lielākoties. Jā, ir gan. Ir lielajās kompānijās, teiksim, OpenAI, kas tos ChatGPT izstrādā, viņiem ir sava drošības komanda. Ir Google's DeepMind, viņam arī ir tā kā liela, kāda 30 cilvēku drošības komanda specifiska. Tā kā pārsvarā tām lielajām mākslīgā intelekta kompānijām ir iekšā drošības komandas. Bet ir arī daudz dažādi citādi institūti, kas mēdz būt ar universitātēm saistīti. Ir Oxfordā Future of Humanity institūts, ir daudzās lielās universitātēs ir institūti, kas specifiski ar šo nodarbojas, un ir vairākas arī neatkarīgas organizācijas, kas cenšas šīs problēmas risināt. Un ir arī tagad tikai nesen parādas tādas arī valsts iniciatīvas, ir Lielbritānijas valdība atvēlējusi $100 miljonus nesen šīs problēmas risināšanai. Cik informācijas apmaiņa, tur kaut kādi īpašie, Redditi vai tur, tā kā konferences jau notiek šajās tēmās. Jā, ir konferences, ir vairāki fórumi, ir partnerības dažādas starp lielajām kompānijām, kā Partnership for AI nodibinātas, kur viņi komunicē, un droši vien vēl daudz citu komunikācijas kanālu, par kuriem es nezinu. Ko tur dara Vox? Dzeltenais Vox uz ziemeļiem ietekmes? Es nezinu. Es pieļauju, ka tas ir viņu viena apakšsadaļa. Man šeit Future Perfect sauca šo sadaļu, kas ir ar šīm tēmām saistībā cenšas popularizēt, radīt sabiedrībai zināšanas par to. Jā, var pameklēt, tur tāda Kelsey Piper raksta. Jā, tieši kā teicu, viņi diezgan daudz tādus uztvaramus rakstus populārai audiencei jau vairāk gadu garumā raksta arī par tieši mākslīgā intelekta tēmu. Izskatās diezgan skumji, vai ne? Tā kā pēc tādu pateici. Man personīgi izskatās diezgan skumji, jā. Bet ir cilvēki, kas nepiekrīt, cilvēki, kas domā, ka droši vien viss būs ok. Viens no piemēriem var paskatīties Paul Christiano, kas darbojas ARC to novērtējumu izstrādāšanā. Viņam tikai diezgan augstas cerības, ka nebūs katastrofisku risku. Droši vien var preterminējums no viņa palsīt. Tajā kartē ir kaut kas, kas ir saistīts ar militāro, vai tas viss ir vispār out of tā kā picture? Cik zinu, šajā kartē nav militāro, bet noteikti ir kompānijas, kas ar to darbojas, bet iespējams vienkārši nav publiski. Ir tā kā ASV Palantir kompānija, kas ir Peter Thiel vadīta kompānija, kas darbojas ar ASV armiju. Tā kā tieši AI ziņā es nezinu, cik tur daudz drošība iekšā notiek, bet es domāju, tas publikai nav zināms. Viņam jau tikai drošība. Tāds ir drošības uzņēmums.
Okay, for some values of drošība, jā. Viņam varētu nebūt māsīm tehniskā drošība šajā izpratnē. Teiks pieslēgušies nav vairāk jautājumu šeit. Ja šeit arī nav. Ok, forši, jā, paldies. Jā. Paldies par to, ka arī translāciju noslēgsim. Paldies, ka visiem, kas pieslēdzās, kas ir šeit. Tad varam turpināt diskusijas pie svētku galda. Un, jā, ceru, ka